ko es lasīju. Es neatceros. Man bija pilnīgi pedīrs, jā. Zaļas ogas palasīt, sarkanas ogas palasīt, oranžas ogas palasīt. Jā. Caurspīdīgas ogas palasīt, necaurspīdīgas ogas palasīt, sarkanas ogas palasīt, un es lasu zaļas, visādas ogas, kas tur vien iet man priekšā, to es redzu, tas man iet priekšā, man iet priekšā lācis, es viņu arī ieliku savā ogu groziņā, man tas pilnīgi nepisā, Kā vien liekas, ka es esmu gangsteris kā šitā te, sarkan galvīte, lasa odziņas, man jau viss ir te, sapratāt, ja jūs nesapratāt, tad ieliksiet manā ogu groziņā, vēl vienu odziņu, kas būs caurspīdīga odziņa, Mana iepriekšējā draudzene nebija odziņa, tagad man ir jauna odziņa, uz kur zaļas ogas palasīt, sarkanas ogas palasīt, oranžas ogas palasīt, neoranžas ogas palasīt, zaļas ogas palasīt, sarkanas ogas palasīt, oranžas ogas palasīt, neoranžas ogas palasīt. Ieju rokā, tur ir oga, tur es lasu visas ogas, tā man sokas, tāpat dzīvi man tur sokas, kamēr man tur sokas, tikmēr citām meitām sokas, tā man dzīvi sokas, manā organismā oga, izvēmju es ogu, sāku nostāties uz kājām, saku dziedā, kas dārzā, bitīt, rožu dārziņā, visiem ir pakaļā, Negribu es lamāties, jo šī ir bērnu dziesma, tiki, taki, odziņas ir saldas, iedomājieties, cik kalorijas ir tā, ok. Zaļas ogas palasīt, sarkanas ogas palasīt, oranžas ogas palasīt, neoranžas ogas palasīt, zaļas ogas palasīt, sarkanas ogas palasīt, oranžas ogas palasīt, neoranžas ogas palasīt. Laikam jau tajās ogās kaut kas tomēr bija, tikai nevar saprast.